mēs ar vīru tieši smējāmies, tas tā arī notiek. Ne viss, protams, bet tās vecāku sapulces, tie WhatsApp chatiņi, tie vīrieši, kas vienmēr izsaka savu viedokli un pievērš uzmanību, jo viņiem viņi netiek pietiekami dot, un tās sievietes, kas viņām pasaka sēdi. Esam bijuši tādā situācijā, mums ir bērni, mums ir bijuši daudz vecāku sapulces, tā kā, liekas, ļoti reāli piemēri. Es ieteiktu visiem. Gan bērniem, gan vecākiem, gan vecvecākiem, gan tiem, kuriem bērni nav vēl skolā, gan tiem, kuriem jau sen vairs neiet skolā, un tiem, kuriem iet skolā. Es ieteiktu visiem, tā ir tiešām laba filma, un ja nav ļoti šauram lokam, viņi domāt, viņa ir filma. Kā viņu klases salidojumu noskatījos, klases salidojumu 2, jaungada taksometru 1 un 2, swing. Pašam par sevi nav kauns, man liekas, tā ir tāda liela lieta. Man liekas, kopumā ļoti foršs darbs. Malacis Marta, malacis komanda. Man rezonēja tas, ka es esmu bijis tādās vecāku sapulcēs, esmu piedzīvojis kaut ko līdzīgu. Tagad es vairs nesaprotu, vai tās atmiņas ir manējās, vai tas ir jau tas NLP, kas nāk no šīs filmas. Varbūt tas ir tāds šablons, kādā mēs visi domājam par vecāku sapulcēm. Tas ir tāds dzīves humors, tas nāk no tādām ikdienas ainām, un tur jau ir tā dzīvība, tā esence tajā humorā, ka tas ir kaut kas tāds, ka liekas, jā, es zinu šos prototipus, es zinu šīs situācijas, esmu dzirdējis par tādām situācijām, tā kā man liekas, ka tas ir tā būtība tam labam humoram. Paldies producentiem, kas man piesaistīja šīm projektam, kurš varēs savākt un strādāt ar tik daudz brīnišķīgiem aktieriem, ar kuriem gan es biju strādājis, ar kuriem es nebiju strādājis. Šī projekta sakrā es noteikti vēlos teikt īpaši paldies montāžas režisoram. Es ļoti jūtu līdzi jaunajai skolotājai. Katram bērnam ir savas individuālās problēmas, un arī pašai skolotājai ir sava dzīve, un bieži vien mēs to aizmirstam.